Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas. Kad jūdu Paskā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un uztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāz galdus. Un baložu pārdevējiem viņš sacīja: nesiet to projām, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts: karstums tava nama dēļ mani aprīja. Bet jūdi uzstājās un sacīja: kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt? Jēzus atbildēja: noplēsiet šo templi, un es to 3 dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja: 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt 3 dienās? Bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš bija to sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Āmen. Nāc Dievs ar savu svēto garu pie katra no mums un atver mums savus vārdus, lai tie palīdz mums būt tīriem, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība, kas šķīstī. Āmen. Mēs šodien esam ciešanu laika svētdienā, kuras senais latīniskais nosaukums okulī aicina mūs domāt par savu redzi, skatienu, ar kādu mēs uzlūkojam pasauli un sevi. Šai svētdienai ir bijusi vēl arī otra nozīme, kas likusi izmeklēt sevi un atteikties no velna darbiem, kas var būt iemitinājušies pavisam nemanot. Tiem tagad ir nepieciešams eksorcisms, izdzīšana tā Kunga vārdā. Pamats un sākums visām mūsu darbībām ir evaņģēlija vārds. Un, kā mēs dzirdējām, šodien lasītais vārds atšķiras un ir īpašs ar savu asumu un nesamierināmību, kuru parāda Kungs ienākot templī. Templis ir jūdu tautas vienīgā svētvieta, jo pārējās sinagogas bija mācību vietas, kur skanēja arī cilvēku mācītais vārds, arī farizēju mācītais. Aprakstīto notikumu šo te pirmo reizi varbūt dzird tikai iesvētas grupas dalībnieki, bet arī mums pārējiem un katram dar atkārtot, ka tie dzīvnieciņi no baložiem līdz vēršiem tika savesti un pārdoti visu ērtībai. Atnāca, nopērc dzīvnieku atbilstoši savai rocībai un tūlīt ved tālāk priesterim kā savu upura ziedojumu. Liekas, pat lopiņiem bija vieglāk, ka viņus nemocīja kādā garā tūkstneša ceļā, droši vien audzēja tur kaut kur tuvumā. Bet vai atcerieties arī no savām iesvētas mācībām to nodarbību, kas iesvētāmiem ir tikai priekšā, piektdien? Upura dzīvnieka atdošana, atraušana no sevis gūst jēgu tikai tad, ja tu ziedo savu izaudzēto lopiņu. Līdzīgi kā tagad būtu starpība, vai tu ziedo 1000 vai 10 000 no uzņēmuma naudas, vai 100 latus no savas nopelnītās un saņemtās algas. Daudz
izjustāks un patiesa pārdzīvojuma pilns, būs tāds savs ziedojums. Bet samaksāt par svešu dzīvnieku un vest to pāris soļus tālāk, tas nav pat lāga rituāls, tikai kādas varbūt pašiem īsti nemaz labi nesaprotams prasības izpildīšana. Tā kā mēs daudz ko šobrīd esam jau arī aizmirsuši, kas kāpēc jādara, bet tikai daram. Tas arī ir bauslības galvenais klupšanas akmens, ka tas noved pie ārējas prasību izpildes, bet neizmaina pašu cilvēku. No visa teiktā izriet pirmais brīdinājums. Arī mēs kādas lietas varam tik ērti sakārtot, ka sāksim nodarboties tikai ar tām, paši nemanot, pazaudēsim jēgu, kādēļ pastāv draudze un Kristus baznīca. Jo katra tāda redzamā ārējā lieta pielība daudz ātrāk un ir saprotama. Tādēļ tai ir jādod tikai tik liela vieta, cik tā ir pelnījusi, un tam, kam tā jālieto, kam tā ir piemērota. Līdzīgi, lai olas kalpo ēšanai un mīlestībai, bet lai neaizsedz Kristus vēsti lieldienās, kad visi aiz gūtnēm ņemas un darās ar tām olām. Bet tas bija kā līdzība. Mēs daudz ko citu darām tieši tāpat. Visi cilvēciskie vārdi un skaidrojumi mūs ātri aizved prom no galvenā. Kādēļ pastāvēja templis toreiz? No Dieva žēlastības apstiprinājuma, no viņa visavarenās godības, kas nav izteicama vārdos. Tāpat kā arī šodien baznīcas pastāvēšanas uzdevums ir Dieva vārda saglabāšana, un viņa žēlastības, tas ir sakramentu pārvaldīšana un izdalīšana. Viss pārējās lietas ir mūsu klāt pieliktas, lai mums būtu ērtāk, un tām ir jāpaliek ēnā. Mums tās visas tomēr ir nepieciešamas tādēļ, ka mēs savā cilvēciskajā attīstībā esam aizgājuši tālu, un baznīcai ir jārunā tādā valodā, lai to saprastu, lai vārds, ko tā sludina, izskanētu, aizsniegtu, bet lai paliktu nemainīts, neatšķaidīts un nesajaukts ar kaut ko virspusēju. Katram, kas šo vārdu dzird, ir jāsajūt tas īpašais spēks, kas piemīt tikai Dieva vārdam, uz kuru balstās pasaules likumi un no kura nāk pati dzīvība. Tas ir vārds, kura priekšā nav kauna un nav grūti nomesties ceļos. Ir tādi brīži cilvēka dzīvē, kad runāt negribas. Pietiek klusi sajust tā mirkļa spēku un dziļumu. Tie ir brīži, kad Dieva tuvums ir neizsakāms. Tas ir tas templis, kur Kristus uzcēla 3 dienās. Kā solīja, tā arī notika. Kristus baznīca tappa no krustā sišanas līdz augšām celšanās brīdim 3 dienās. Un mēs šodien šajā viņa miesas garīgajā templī esam aicināti būt klāt ar savu garu. Tas prasa, lai mēs pārbaudītu sevi, vai pie mums nav sakrājušās kādas lietas, kas izmēžamas un ar Kristus pātagu izdzenamas no viņa baznīcas ārā. Un tad ir jāsaka, ka mums ir personīgi grēki un paradumi, ar kuriem sadzīvojam, un kā attaisnojums ir tas, ka blakus taču pastāv
arī daudz lielākas atšķirības, kas plosa Kristus miesu dažādās konfesijās, tecējumos, līdz pat tādiem veidojumiem, kurus patiesi labāk būtu saukt par sektām, jo tur ir skaidri redzams kāds sludinātājs, kuram sava slava un labklājība ir pār Kristu. Viņa Kristus vārds tiek lietots tikai kā līdzeklis, un arī, lai savāktu naudu, kā šie naudas mījēji. Un neviens šos cilvēkus nepadzen. Daudzi ar viņiem saistās kristīgos pasākumos, jo viņi nāk ar labām idejām, runā rādio, tikai neatbildēts paliek jautājums, kādēļ to visu nevar realizēt vienā kristīgā baznīcā, atrodot sev tuvāko ticības apliecības veidu. Ir jau no kā izvēlēties. Gan senā un rituāliem bagātā katoļa, gan mistikas pilnā pareizticīgā, gan vienkāršās protestantu baznīcas. Tomēr rodas atkal jaunas. Ja ne kustības, tad autonomās draudzes un tā tālāk. Gala rezultātā jauns cilvēks, kas beidzot sāk meklēt savu ceļu pie Dieva, grib savu bērnu nokristīt, pamatoti apjūk. Nu kā lai viņš sev izskaidro šo sadalītību, ja mēs paši to nemākam? Brīvība, domas un ticības, reliģijas izvēle. Mācītais Ingus reiz teica, zviedru galds. Kristus tomēr ir viens. Un visi šie daudzie interpretētāji ir kā tas lielais cilvēku pūlis, kas Kristum visur sekoja līdzi un gribēja zīmes, brīnumus, dziedināšanu, paēdināšanu. Tā arī tagad. Visi ir satupuši ap vienu Kristu, un katrs grib izprasīt sev to, kas katram liekas aktuāls. Bet atcerieties, ka tas lielais pūlis pie Golgātas krusta neskur bija pazudis. Bet tā arī nav tā vienīgā un īstā atslēga. Ja tu esi ar Kristu, tad tu esi ar viņu krusta priekšā. Un tur var būt tikai ceļos un klusumā. Es nesen atgādināju jaunajiem pāriem, ka vārdu, kas skan laulībās, vīrs ir sievas galva, kā Kristus ir draudzes galva, un kā Kristus draudzi mīlēja, tā arī vīrs savu sievu, ka šī viņa mīlestības ilustrācija ir jaunā pāra pašā acu priekšā, tur pie altāra, kad viņi stāv. Bet viņi aizķers un sāk smaidīt pie šiem pirmajiem vārdiem sievas galva, un tālāk nemaz nedzird. Un tā arī paliek pie tā smaida, bet tajā brīdī jūs uzņematies ne tikai cilvēcīgi mīlēt viens otru, bet ticībā Kristum ziedot sevi savai ģimenei un aizsargāt to, neko nežēlojot, un balstīties šajā dzīves ceļā uz Kristus krusta nopelnu, uz to vienīgo upuri, kas dod iespēju, esot vēl dzīvam, saņemt grēku piedošanu. Tā jūsu dzīvē būs vajadzīga, lai atjaunotu īsto tuvību ar Dievu. Ne nauda, ne dzīvnieku asinis to nespēja dot. Tas senais jūdu rituāls parādīja ceļu, apliecināja un iemācīja šī ceļa eksistenci, bet to piepildīja Kristus. Spēlēties ar šo, dibinot reliģiskas organizācijas kā partijas,
ir samērā bīstami. Bet zakt jau arī ir bīstami. Noķers taču. Vai kāds tādēļ nezog? Cenšas zakt gudri. Un šodien arī izglītoti. Un vēlams uzreiz miljonus. Mēs katrs esam aicināti šajā svētdienā un visā nākošajā nedēļā, okulī nedēļā, pārskatīt savu ceļu un rīcību, jo, lai kādas neiedzības notiktu pasaulē, tai nav nekāda sakara ar mūsu dvēseles tīrību. Par to mums ir jāatbild katram pašam. Ir jāierauga un jāatzīst, kas ir izmēžams un izdzenams ar lielu apņēmību. Arī pie mums ir pietiekami liela vieta liekulībai, glaimīgām un aprunājošām runām, savas pareizības likšana pāri citu darbiem. Mēs to visu vairs neatšķiram. Viss ir tik pierasti un tādēļ it kā labi, bet tās ir mūsu cilvēku domas. Tās nevar būt vienīgās pareizās pēc definīcijas, jo mēs nevaram zināt, ka tās ir pareizas. Taisnīgs un patiess ir tikai viens, tas Kungs. Tātad noteicējs ir viņa vārds, un nejauksim to ar šī vārda cilvēciskajām izpausmēm. Mēs pat televīzijas programmas vērtējam pilnīgi pretēji. Pat vienas tautas un pilsētas pārstāvi sastāvam pretējās partijās, kas vienu otru apkaro. Un tas pats notiek, kad ķeramies pie Dieva vārda skaidrošanas. Katram ir sava taisnība. Acīm redzot, ne tikai politikā kādreiz ir jāpasaka tūri muti. Arī garīgajā dzīvē katram kristietim ir vērts ņemt pauzi. To, ko mēs saucam par garīgo gavēni. Lai mēs kādu laiku paliekam tikai pie Dieva vārda un lūkšanas, kā pie skaidrā ūdens miesas gavēnī, bez kāda sīrupa. Tas ir tikpat kategoriski, kā apgāzt galdus, kur visi tā ērti iekārtojušies. Okulī vārds aicina atvērt acis. Un nevis kā ierasts uz citu darbiem un grēkiem, bet uz savējiem, uz savu runāto un darīto. Jo kas gan labāk par mums zina, ko mēs klusībā esam domājuši. Viens ir, kas zina. Un mums no visas sirds ir jālūdz, lai viņš palīdz mums ieraudzīt tukšību, lielību un lepnību. Pie sevis ieraudzīt. Man pie sevis. Un katram, kas grib šo jautājumu uzdot pie sevis. Lai mēs labāk nākam nolaistām acīm viņa altāra priekšā. Lai mums labāk ir kauns pacelt acis uz viņa krustu, kas mīlestībā pret mums zaigo. Tā viņš rāda mums to vienīgo ceļu, kas caur ticību, viņa piedošanai, dvēseles dziedināšanai ved mūs uz augšām celšanās rītu. Lai šī Kristus mīlestība, bezgalīgā mīlestība, ir galvenais, kas dod mums spēku celties un ieraudzīt jaunām acīm šo pasauli un Dievu sev tuvu klāt esam. Āmen.